bet arī visas Latvijas brīvības un pārticības avots. Tautu strādāt un mācīties. Viņš uzsver izglītības un darba nozīmi, kā ceļu uz tautības attīstību un tautas pašapziņu ir pamats daudziem mūsdienu Latvijas sasniegumiem. Viņa atziņas vēl joprojām tiek augsti vērtētas un saglabājas ikvienā strādīgā un izglītotā. Un tā ir veltīta jūrniecībai, un ja ir veltīts Krišjānam Valdemaram, tad arī jau pēc šī referāta un es lūkšanu referu, dziļāk par to mums. Krišjāns Valdemārs. Bet vispār jau Krišjāna Valdemāra privatizējas jūrniecība. Pie mums viņš tiek izsaukts par jūrniecības tēvu, bet gribu teikt, ka jūrniecība arī ir vienīgā nozara Latvijā, kas uztur dzīvi Valdemāra garu un novērtē viņu ieguvumu jūrskolās. Mūsu komercijas nodaļas absolventi Gustavs Bīns, piemēram, izstrādājis Rīgas jūrskolā, Hans Henzels. Par Rīgas ostu, un tur ir redzams arī vēsturiskais Rīgas politehnikuma zīmogs. Un šajā tēlā savukārt jūs redzat mūs šogad, 25. gadā. Nostājušies kopildei. Amatu atrada pamatskolā mācoties. Latvijas Jūras akadēmija. Vecākais pasniedzējs. Latvijas jūrniecības mācību iestādes, kas patiesībā ir divas Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas jūrniecības kolēģi. Īsi patiesībā neticam īsi, jo atcerās kolēģi, tas bija 3 mēnešu laikā no Bolderājas mēs pārvācām visu infrastruktūru šeit, visu simulators salikām un vasaras laiku. Manuprāt, mēs ejam pareizajā virzienā. Daudz, kas ir priekš studentiem uzlabots. Savu sarežģītas formulas procesas vēl kaut ko, bet ja viņam to prastā izskaidrot, kā lai pasaka, tā kā tautas valodā runājāt uz pirkstiem, viņš, teiksim, tās lietas, viņš tā kā nespēja īsti sagramot. Un IT nozars, kas būtībā konkurē jūrniecību ārā. Pirmajā gadā bija diezgan grūti sadzīvot ar jauniem biedriem, ar jauniem RTU studentiem. Tā likās, jo parasti mēs bijām vieni paši, bijām galvenie noteicēji, un tagad bija jāiemācās un jātraudzējās. Bet ātri, tas pagāja pusgads un jutāmies jau biedri. Viens no neērtiem jautājumiem ir finansējums. 7 miljoni tika solīti reorganizācijai, tad, kad akadēmija pāriet Tehniskās universitātes ekosistēmā. Ka visa nauda aiziet, tā sakot, akadēmijai, un es domāju, akadēmija ir ieguvēja. Dokumenti, vai tas ir kaut kā savādāk? Ir jārunā, ir jābūt šī sadarbībai, ir, protams, bet jā, es domāju, ka tā, ja tu prasi, vai neviens te nenāks un neatnesīs tu. Mums dod, lai pēc tam tie gudrinieki strādātu pie viņiem. Tik vienkārši. Strādā dažādās pasaules jūrās, ja tur runāja ar indiešiem, ar vēl kaut ko. Viņš tur Ventspili zina krustām šķērsām. Es saku, mēs pa visu mūžu Ventspilī esam 2 reizes bijis tikai. Ja tā skatās atpakaļ, ja kādreiz kuģi bija tas izrāviens, ja, tad varbūt tagad vērš ir mūsu izrāviens. Jūrniecības izglītība nākotnē ir. Beigās šobrīd vēl ir žurnāls Jūrnieks.